Re! Viss ēters ir te! Pēc Līgatnes papīra fabrikas likvidācijas Latvijā papīra pārstrāde notiek pavisam nelielā apjomā. Kaut arī makulatūras daudzums ik gadu pieaug, pārstrādes izejmateriāls lielākoties tiek eksportēts uz ārzemēm, kuru pārstrādātāji piedāvā augstāku iepirkuma cenu. Taču arī pašmāju uzņēmēji rod jaunus veidus, kā otrais izmantojamos materiālus atjaunot, ražojot jaunas preces ar pievienoto vērtību. Viens no piemēriem ir uzņēmums Cēsīs, kas jomu papīra pārstrādē radis ēku siltināšanas nozarē. Par šādu pieredzi Vidzemes televīzija. Laikraksti žurnāla dokumentu papīrs, kā arī otrais izmantojamais iepakojums Latvijā sasniedz vairāk nekā 60 miljonus tonu gadā. Pēc statistikas datiem makulatūras apjoms katru gadu pieaug, taču valstī papīra pārstrādes nozare nav tik attīstīta kā citvietē Eiropā. Tāpēc te lielākā daļa no radītā makulatūras apjoma tiek izvesta uz ārvalstīm. Biedrībā Zaļā josta situāciju skaidro ar zemo iepirkuma cenu, ko piedāvā pašmāju pārstrādātāji. Rezultātā atkrituma apsaimniekotāji izvēlas izdevīgāko cenu. Tādā veidā vietējie ražotāji nesaņem izejmateriālu regulāram pārstrādes ciklam. Trūkst arī valsts atbalsts pārstrādes nozarei, kas ietekmē resursu aizceļošanu uz ārzemēm. Varbūt vajadzēja vairāk subsidēt šādus pārstrādes uzņēmumus, tā ka viņi ekonomiski nostājas uz kājām, tad var katrs, kā saka, darīt kā grib. Tiešām valstī vajadzētu pašai vairāk padomāt par to, kā saglabāt resursus savā valstī, nevis nodrošināt citu valsts resursiem. Lai rastu izdevīgākus veidus, kā izmantot makulatūru, uzņēmēji meklē citas nišas papīra pārstrādē. Cēsīs jau 2 gadus aktīvi darbojas uzņēmums, kas pārstrādājot makulatūru, ražo ekoloģisko siltuma izolācijas materiālu un celulozes šķiedru asfalta maisījumam. Latvijā ir pieejams augstas kvalitātes papīrs, teica uzņēmuma Baltika Floss vadītājs Eģus Cābulis, un par izejmateriālu trūkumu pagaidām nesūdzas. Pagaidām Latvija spēja nodrošināt mums nepieciešamo apjomu, bet, protams, arī sezonas laikā tas ir tieši, ja ir runa par ekoloģiju, tad iepērkam arī no ārzemēm. Mūsu reģionam vismaz paveicies to, ka mums ir šis papīrs un viņam ir šķiedra. Uzņēmējs skaidro, ka attīstītākajās valstīs, kā Amerikā un Ķīnā, jau rodas problēmas ar papīru otrreizējo izmantošanu, jo vairāk kārt to pārstrādājot, tiek zaudētas tā īpašības. Tāpēc Eģus Cābulis te pats saredz perspektīvas jaunu produktu ražošanā ar vietējiem resursiem. Lai arī uzņēmums pārstrādes tirgu ir tikai neilgu laiku, arī nākotnē domāts par citu otrais izmantojamo resursu izmantošanu. Oskars Brasliņš, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.